Tā, prieks pie jums iesoties. Man jāsaka otrais šogad. Jā, mēs zinām. Mēs pamanām, mēs visi pamanām. Kāpēc mums ir svarīgi, ka jūs šeit arī atbraucat uz to sadaļu, ko apmeklētāji neredz? Tas, ka mēs strādājam, mēs esam pieņēmuši spēles noteikumus, bet mums vajag palīdzību. Un labāk ir vienreiz redzēt, nekā 3 reizes, ka kāds runā. Šķūns tika uzbūvēts, lai te būtu 12 metru vanna, kur konservēt baļķus. Un no šī, kā rekonstrukcija, ir visi pārējie šie objekti pierekonstruēti klāt. Šī ir metāla restaurācijas darbnīca. Kāda nu tā ir? Jā, slēdzenes. Kāda tā ir uzcelta, jā, jau. Bet jūs restaurējat visu slēdzenes, eņģes? Jā. Visu ko, jā? Jā, te, kur ir arī eņģes. Var teikt, kāpēc jūs nesakārtojat vai nenotīvat? Bet nav. Uzļauj kāpt, tad varat kāpt. Likās man gan jau. Bet, mēs viņam sakam, vajag to notīrīt, sagatavot. Viņš saka, jā, bet jūs izliksiet tā kā vārā. Jā, jūs tā ir zemgale, arī šeit ir vairāk kurzemes arī metāla, slēņģenes. Nu, lielvārdi pat par sevi viņi te visu. Lielvārds jūs saka, jā, bet, piemēram, Kruspils. Nu, laikam vienkārši strādājot, tas ir tā saprotams. Un reizēm bija tā, ka ar lentu, reizēm ar vilnas dzīpariem dažādu krāsu. Nu, ar sudrabu. Nu, lūk, te arī ir stikls. Un pie kam to depozītu savā laikā mums piedāvāja tiešām par smieklu naudu, jo otru pusi jau viņi bija iztirgojuši, nozāruši un pazaudējuši. Tā kā nekas nav izdomāts. Tam jābūt bija jaunsaimniekam ar zināmiem blakus ienākumiem, lai varētu būt tik lepni. Un no šejienes tad viņš ir izplaties uz visām pusēm, ja? Uz Kurzemi, uz Zemgalu. Šis ir pats sākums. Šis ir pats sākums. Bet pašu muzeju izveidoja 1924. gadā, un tā vēl 8 gadi lēmumu, jā? Lēmumu. Cik ilgi ir birokrātija, lai atrastu vietu? Mums ir Zemgale, Latgale, Kurzeme. Praktiski mēs atrodam viens pret vienu. Un šī ir klasiska bagāta Zemgales meitas pūra vārda.